Nopietni. Ej raksta vēl vienu iesniegumu. Tātad politiķis Briedis ir dumšs, jo, es te pasteikšu, skatiet, man rokā ir pirmā lielā grāmata Kāpēc? Tā ir pirmā enciklopēdija. Jā. Un, nu, bērniem. Jā. Ja? Tā kā. Un mēs ar dēlu lasam viņu, un tad mēs atrodam 187. lapas pusē. Kāpēc lidmašīnas gaisā atstāja svītras? Tieši tā, politiķi Briedi, speciāli priekš tevis. Tā. Kāpēc lidmašīnas gaisā atstāja baltas svītras? Izejot pastaigā augstā ziemas dienā, tu gaisā redzi savu elpu, politiķi Briedi. Tāda paša iemesla dēļ gaisa kuģim lidojot 10 un vairāk kilometru augstumā, kur gaisa temperatūra ir nemainīgi zema, aiz lidmašīnas veidojas, politiķi Briedi, baltas gāzu sliedes. No reaktīvā dzinēja izplūst karsts mitrs gaiss. Kad karstais gaiss un augstu debesīs saskaras ar augsto gaisu, ūdens tvaiki sasalst, pārveidojoties par sīkiem ledus kristāliem un atstāja kondensācijas taku, jeb, politiķi Briedi, baltas svītras. Lūk, Politiķi Briedi. neparasts fakts vēl apakšā. Jā. Neparasts fakts. Reizēm lidmašīna radītās svīdras ir varavīksnes krāsās. Tas notiek tad, kad saules stari Praida mēnesis. apspīd ledus kristāliņus noteiktā leņķī, politiķi Briedi. Šo te, vai ne? Iedomājies, Mēs kā esam viņam uzsprāst trīsgadīgos. smadzenes, ja viņš